Labrīt, kolēģi! Labrīt, klātesošie! 1990. gada 26. septembrī Latvijas Republikas augstākā padome pieņēma likumu par prokuroru uzraudzību Latvijas Republikā. Šis likums stājās spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un faktiski noteica prokuratūras organizācijas un darbības galvenos principus, kā arī prokuroru pilnvaras. Kā mēs zinām, pēc 4 gadiem stājās spēkā prokuratūras likums, kas ar atsevišķiem grozījumiem un papildinājumiem reglamentē prokuratūras darbu arī šodien. Līdz ar to vēlos sveikt jūs visus Latvijas Republikas prokuratūras 35. gadadienas pasākumu nedēļas atklāšanā. Šī jubileja labs brīdis, lai atskatītos uz mūsu iestādes attīstību, vēsturi, vienlaikus apsvērtu nākotnes izaicinājumus tiesiskuma nodrošināšanā Latvijā. 35 gados Latvijas Republikas prokuratūra ir kļuvusi par stabilu tiesu varai piederīgu institūciju, kas rūpējās par sabiedrības interešu aizsardzību un likumu ievērošanu. Taču ko mēs zinām par prokurora institūta, par prokuratūras izveides vēsturi, tās pirmsākumiem Latvijas kā neatkarīgas valsts tapšanas laikā? Pieļauju, ka droši vien mūsu zināšanas aprobežojas ar 1918. gadā 6. decembrī Latvijas Tautas padomes apstiprināto pagaidu nolikumu par Latvijas tiesām un tiesāšanās kārtību. Un šī nolikuma 8. ja man atmiņa neviļ punkts, paredzēja, noteica prokuratūras sistēmu uzbūvi. Tātad pie senāta sastāvā ietilpa virsprokurors un virsprokurors ar biedriem, tiesu palātā ietilpa prokurors ar saviem biedriem, un arī pie apgabaltiesām tika izveidots izmeklēšanas tiesneša institūts. Atļaušos teikt, ka droši vien ar to arī mūsu zināšanas par prokuratūras pirmsākumiem pirmās brīvvalsts laikā arī beidzās. Bet kā tad tas tapa un vai tā bija neatkarīga institūcija, tiesu varai piekritīga institūcija, izpildu varai piekritīga institūcija, kas nozīmē, kas iecēla gan virsprokuroru vai prokuroru un viņa biedrus? Droši vien, ka mums nav īsti daudz zināšanu par šo tēmu. Tāpēc arī šodien mums būs iespēja iepazīties ar pētījumu Latvijas Republikas prokuratūras institucionālās struktūras ģenēze un transformācija līdz 40. gada 17. jūnijam. Ceru, ka tas sniegs arī pārskatu par to, kā veidojās prokurora institūts pirmās neatkarīgās Latvijas Republikas laikā. Līdz ar to pateicos arī pētījuma autoriem un autorei par ieguldījumu prokuratūras vēstures izpētē. Es esmu pārliecināts, ka prezentācija būs interesanta. Un droši vien aicinātu arī kopā iestādi un arī pētniekus vai pētnieci domāt par tālāko prokuratūras vēstures izpēti un arī detalizētu varbūt jaunāko laiku vēstures izpēti, jo mēs te sākumā pārunājām nedaudz. Patiesībā sakot, to cilvēku, kuri stāvēja 90. gadā pie neatkarīgās prokuratūras dibināšanas, pie likuma projekta izveides, patiesībā sakot, paliek arvien mazāk. Ir bijuši mums mēģinājumi kaut kādā veidā dokumentēt arī šo jaunāko laiku prokuratūras vēsturi, taču jāsaka tā, ka, diemžēl, tas viss ir beidzies diezgan neveiksmīgi. Ja neskaita, laikam uz 20. jubileju bija šī filma, kas tapa, kur daļēji arī ieskicēja varbūt vēsturi un veidošanās. Domāju, ka arī jaunākā laika periods būtu ļoti interesants paskatīties. Tas teiciens jau laikam nekad nenoveco, jo bez vēstures nav nākotnes. Tā kā vēlreiz pateicos visiem par dalību šodien.
vēlu veiksmīgu pasākumu nedēļu kopumā, šo 35 gadu jubilejas pasākumu nedēļu, ņem dalību arī citos pasākumos. Tā kā vēlreiz sveicu. Paldies! Labdien, klātesošie, labdien arī mūsu vērojošie tiešraides mūsu formātā. Un papildinot tikai pavisam nedaudz Kalniņa kunga jau minēto, es gribētu teikt, ka patiešām šodien ir ļoti liels prieks iepazīstināt ar šo pētījumu, kas veikts, ar šo pirmo daļu, bet sekos vēl arī otrā daļa, un es ļoti ceru, ka sekos vēl arī citi pētījumi, jo tiešām gribētu, lai prokuratūra turpina šo tradīciju. Un, kas arī nav mazsvarīgi, varbūt no tādas administratīvā direktora perspektīvas, ir tas, ka mēs šim pētījumam un arī pasākumiem un kopumā, kas notiks šajā nedēļā, mēs finansējumu esam raduši paši savā līdzekļu ekonomijā, un tas mums arī ir ļoti svarīgi. Mēs neprasam no valsts budžeta papildus finansējumu. Un tāpēc man arī liekas ļoti svarīgi arī turpmāk, ka mēs virzītu savu tātad šo te ieguldījumu arī tālākai prokuratūras izpētē, kas nenoliedzami ir ārkārtīgi vērtīgi, un pētāmo materiālu noteikti vēl ir ļoti daudz, jo mēs varam pētīt gan personību likteņus, gan institūcijas tapšanas, gan tāpat arī ēku renovāciju galā, ko mēs tomēr ceram, kas vēl arī šogad notiks, vai vismaz tiks uzsākt. Tā kā jā, liels prieks, un stādījuši priekšā tad mūsu pētījuma autori Kristīna Jarinovskas kundze, kas tātad iepazīstinās jau tālāk ar pētījumu detalizētāk, un pēc tam arī būs iespēja saņemt šo izdevumu, ko jūs jau šeit redzat, kas ir novietots. Un tā kā jā, veiksmīgi visiem šo nedēļu, un jā, lūdzu, vārds jums. Labdien, klātesošie! Paldies par jūsu klātbūtni šeit, vēl joprojām vasarīgajā laikā. Jāteic, ka acīm redzot, laikapstākļi ir veidojušies tieši tā, lai auditorijā sēdošie nejūt to zaudējumu sajūtu, ka vēl pēdējie vasaras mirkļi aiziet, proti lietutiņš līst, un mums dot iespēju iedziļināties vēstures anālēs. Par pašu pētījumu. Es ceru, ka ar pētījumu tiks iepazīstināts no pētījuma satura. Viņš būs pieejams ne tikai izdotajā drukātajā formātā, bet arī elektroniski visiem interesantiem. Līdz ar to viņš ir veidos iespējami pieejamāks. Otrā lieta ir tāda, ka ievērojot to, ka pētījumā ir izmantots, ir veidots tādā veidā, lai varētu izmantot un iepazīties arī ar avotiem, cik nu ir bijis iespējams, tik ir ieliktas iekšā saites uz attiecīgajiem dokumentiem, līdz ar to katram, kas interesēs pārbaudīt vai pārliecināt, kas tad ir detalizēti noteikts kādās vēsturiskās normās, viņš to varēs izdarīt, atverot konkrēto dokumentu un apskatoties attiecīgos datus. Paša prezentācija ir vairāk tāds uzmudinājums, un es mēģināju atrast tos interesantos punktus, nevis tāds visaptverošs pētījuma apskats, jo pētījums ir noteikti detalizētāks nekā tas ir atspoguļos prezentācijā. Par pašu pētījumu. Kas tad ir? Paldies. Par pašu pētījumu. Pētījums ir veidots, kā jau teikts, no Latvijas Republikas dibināšanas līdz attiecīgi okupācijai. Kāpēc ir izvēlēts šāds laika posms? Tāpēc, ka tā ir arī vismazāk pētītākā daļa, kā jau norādīja arī ģenerālprokurora vietas izpildītājs Kalniņa kungs. Un kā kritērijas periodizācijai ir izvēlēta parlamentārisma izmaiņas, proti Latvijas Tautas padome, attiecīgi Satversmes sapulce, Saima un attiecīgi arī periodā, kad ir darbojusies pēc 1934. gada 15. māja, kādā veidā tad ir mainījusies prokuratūras vieta un loma un kādā veidā tas ir ietekmējis šīs pārmaiņas parlamentārās, kā tad ir ietekmējis prokuratūru.
Kas tad ir pamatavoti? Un pamatavoti ir tātad sākotnēji izmantoti oficiālie dokumenti un ziņojumi, jo kā jau skaidrs, ka ja ir runa par normatīvajiem aktiem, tad ir jāizmanto viņu oficiālās publikācijas, un tātad ir jāpārliecinās, vai tiešām tā publikācija ir notikusi, kurā datumā tā ir notikusi, un attiecībā tieši uz Latvijas Tautas padomes laiku bieži vien atsaucēs var rast dažādas kļūdas un pārpratums, kas ir radušies no šo te no pieņēmumu par to, ka tad ir stājies spēkā normatīvais akts, vai viņš ir stājies spēkā uzreiz, vai viņš stājies spēkā pēc publikācijas, vai viņš ir stājies vēl ar kādu nobīdi. Protams, ir izmantot arī periodika, lai palīdzētu saprast, kas tad ir darījies ap šiem dokumentiem, kādas ir tas ziņas un kāds tad ir tā sabiedriskā nostāja. Visbeidzot arī, protams, juridiskā literatūra un cik bija iespējams arī arhīva materiāli. Es apsolīju iepriekšējiem ģenerāla prokuroram nepievērsties personību lomai tādā detalizācijā un biogrāfiju izklāstā, jo viņš uzskatīja, ka tā būtu pārāk, tad tas varbūt novērst no tā galvenās uzdevuma parādīt, kā tad prokuratūra ir veidojusies un varbūt izliekt nevajadzīgās detaļās. Lai gan jāsaka, ka apskatoties, piemēram, digitālo biblioteku, kas šobrīd ir pieejama prokuratūras personību sejas nav atpazīstams. Ja, piemēram, senāts ir veicis pietiekami detalizētu savu personību atpazīšanu, tad prokurors apskatoties attēlos, tu viņus redzi, bet tu nezini viņu vārdus. Tu redzi, piemēram, nozīmi, un tur nav rakstīts ne, kas ir autors šai nozīmē, ne, kas ir konkrētās nozīmes nēsātājs, ne, kas ir arī zeltkalas darinātājs. Proti, ļoti liela iztrūkuma, lai gan informācija ir pieejama, bet acīm redzot, viņa nav apkopota. Visbeidzot, par pašu pētījumu. Pētījums ir veikts 4 mēnešu laikā, ievērojot to, ka patiešām ir tuvojusies jubileja, ievērojot to, ka ir nepieciešamība faktiski celt savā ziņā gan prokuratūras prestižu, gan arī savā ziņā mazdrusciņā pielīdzināties tam, cik daudz tomēr augstākā tiesa veids ieguldījumu savā veidā, un prokuratūrai, manuprāt, tas būtu tikai taisnīgi, ka viņiem būtu tikpat izvērsta un detalizēts apskats, lai katrs varētu atbildēt uz jautājumu, kāpēc rīkojās tā un ne citādāk, un lai nebūtu jāklausās plašsaziņas līdzekļos bieži vien muļķīgus pieņēmumus. Tātad par struktūru nedaudz. Kā jau Kalniņkungs iezīmēja, tad pats pamatiņš Latvijas Republikā ir bijis, tas ir viens no pirmajiem arī normatīviem aktiem, 6. decembra pagaidu nolikums par Latvijas tiesām un tiesāšanās kārtību. Ar ko tad viņš ir ievērojams? Pirmām kārtām ar to, ka viņš nosaka to, ka viņš pārņem tradīciju, ka tieslietu ministrs reiz ir arī ģenerālprokurors. Ģenerālprokurors reāli, faktiski un pēc tā laika pieņēmuma faktiski viņam būtu jāpilda arī apsūdzības raksts. Atsevišķās lietās būtu arī jāraksta pašam apsūdzības raksts un jāuztur apsūdzības rakstu tiesā. Tie būtu tie valsts noziegumi, kuros īpašā kārtībā pret augstām amatpersonām tad nedrīkstētu pēc sava statusa uzstāties kā cits prokurors. Tālāk, kā ir pareizi norādījis senāts un virsprokurors un biedri, attiecīgi tiesu palātas prokurors un biedri un apgabala tiesu prokurori un biedri. Kas ir interesanti, ka faktiski nosaukums virsprokurors, prokurors un attiecīgi ģenerālprokurors, tas nozīmē to, ka tās ir ļoti stingri hierarhiska struktūra, kurā pirmām kārtām ir jāievēro iekšējā hierarhiskā struktūra un ārējā hierarhiskā struktūra. Proti, tieslietu ministrs vai ģenerāla prokurors nevar patiešo vērsties pie zemākā ģenerāla prokurora vai viņa biedra, bet viņam ir jāievēro noteikta kārtība, kādā veidā sazināties, kādā veidā saņemt informāciju, un viņš nevar apiet šo struktūru. Proti, tā ir ļoti stingra hierarhiska, tādā nozīmē, ka arī augstākais no šīs hierarhijas ievēros hierarhisko pakļautību, un tādā veidā arī katrs nodrošina neatkarību un faktiski prokuratūras darba pilnīgu izpildi. Lai būtu pilnīgi skaidrs, tad, kad mēs ņemam dokumentus un skatāmies, ļoti svarīgi bieži vien saprast atšķirības. 38. gadā, acīm redzot, izprotot, ka vārds biedrs tiek saprasts varbūt nepareizi un kļūdaini varbūt tiek uzskatīts, ka tas ir kāds palīgs vai mazāks nopietna persona, un tāpēc ir ieviests jauna nosaukums ir senāta prokurori, kas ir iepriekš bijuši par biedriem. Attiecīgi tiesu palātā parādās viceprokurori, un apgabala tiesas prokuroriem parādās viceprokurori.
Kāpēc šeit neparādās zemāko tiesu, kāpēc, piemēram, pie mērtiesām nav prokurora? Tāpēc, ka tika uzskatīts, ka tā ir tik vienkāršas lietas, ka tur nevajadzētu šo te augsto likuma burtu zinātāju ieviest, un tur, kā sakot, jāveic lietas un jāizskata lietas pēc sirdsapziņas, pēc iekšējās sajūtas. Savukārt, tad, kad nonāk līdz apgabalam un attiecīgi tiesu palātai un senātai, tad prokurors kā vadošais un kā vadītājs tieslietām, faktiski viņš ir tas, kas reprezentē likuma burtu un kas ļauj tiesnesim pēc tā noklausīšanas tālāk spriest jau pēc savas sirdsapziņas, pēc padarot likumu jau cilvēcisku caur savas pieredzes prizmu. Tā ir arī tā galvenā lieta, kas ir bijusi iespējams izpratnes uztveres atšķirība, kas ir šobrīd, ka prokurors ir faktiski viena no daļām, un kur bieži vien tiesa nedomā, ka prokurora uzdevums ir arī viņu vadīt cauri visam procesam, lai viņi nonāk pie pareizas secinājuma. Jo viņš kā prokurors ir atbildīgs pēc tā, lai būtu likums ievērots arī procesuālajā daļā. Par Latvijas Republikas ģenerālprokuroriem līdz 1940. gada 17. jūnijam. Sakiet, lūdzu, cik jūsuprāt ir bijuši ģenerālprokurori 20 gadu laikā? 1, 2, 3. Mums ir bijis, kā redzams, mums ir bijis 4 tagad pēc atjaunošanas. Kāds skaitlis varētu būt? Kā izrādās, viņu ir bijuši personības, ir bijušas 17. Tie visi ir bijuši pilntiesīgi ģenerālprokurori. Lielākā daļa no viņiem arī, kā varēs redzēt, ar juridisko izglītību, sākot ar Pēteru Juraševski un beidzot ar Hermani Apsīti. Īsu brīdi arī ir bijis Jānis Balodis ģenerālis pirms apvērsuma savus 2 mēnešus tieslietu ministra amatā. Bet, kā redzams, vēl 3 no šīm te personām ir bijuši attiecīgi ģenerāla prokurora amatā 2 reizes. Līdz ar to, kā sakot, ja mēs šobrīd būtu ievērotu taisnības labad Alpaka bulvārī atrodošos galeriju, tad mums šobrīd no tiem 3 jāpielīmē būtu vēl 1, protams, tas, kas tagad, un tad vēl, kā sakot, vēl 17. Līdz ar to prokuratūrai būtu iekšējo resursu ietvaros jārot iespēja vismaz šiem te vēl, kā sakot, vēl jāiztais portretiņi. Tātad par 21 gadu, 6 mēnešu un 30 dienu laikā amata izpildi tātad ir bijuši 20 iecelšanas, 17 personas, 18 dienas ir īsākais arī laiks, kas ir bijis atvēlēts ģenerāla prokuroram. Līdz ar to, tad, kad kāds sūdzās par 5 gadiem, tad, kā sakot, viņš īsti nesaprot, kāds ir tā vēsturiskais konteksts. Un tas ir arī bijis Juris Pabērs, kas to ir pildījis Marģeras Kujanieka kabinetā. Viņam šo amatu piespēlēja, kā sakot, kādam bija jāpilda, viņš bija ministrs bez portfeļa Latgales jautājumos, un tad viņam palūdza šo jautājumu arī apskatīt. Un garākais, protams, periods ir 6 gadi, 1 mēnesis un 1 diena, kas bija Hermanim Apsītim atvēlēts pēc 1934. gada 15. Māja apvērsumu. Attiecīgi par izglītībām. 6 no ir beiguši, tātad studējuši jurisprudences Maskavas universitātē, 4 studējuši Pēterburgas universitātē, 3 Tērbetas universitātē, un 4 ir studējuši citviet, proti Jūlijas Arājs, Ansis Petrovics, Jānis Balodis un Hermans Apsītis. Kas ir interesanti, tikai 2 no viņiem ir studējuši Latvijas universitātē, un tāpat Juris Pabērs ir universitātē maksimums, ko ir apskatījis. Viņš ir papildinājis savas Pēterburgā iegūtās jurisprudences zināšanas ar studijām inženieru zinātnē un ekonomikā, un attiecīgi vienīgais cilvēks, kas ir pabeidzis Latvijas universitātes juridisko fakultāti, tas ir bijis Hermans Apsītis. Līdz ar to viņš ir arī vienīgais līdz 40. gada 17. jūnijam, kas ir izglītots jurisprudencē Latvijas Republikā, kas ir ieguvusi izglītību pilnā mērā uz tā pamatiem, kas ir tātad, viņš ir Latvijas izglītības un Latvijas juristu produkts, vienīgais no viņiem. Kāpēc tas ir svarīgi? Varētu domāt, ka tie ir tādi statistiskie dati. Realitātē tam ir ļoti būtiska nozīme. No tā, kur ir iegūta izglītība, faktiski var zināt, cik patiešām ir izglītota persona. Kāpēc? Tāpēc, ka tajā brīdī, kad ir pārņemts 18. gadā
pateikts, ka faktiski mēs sekojam Aleksandra otrā tiesu reformas produktam, tad mēs pieņemam to, ka tā juridiskā izglītība, kas ir dota pateicoties šai reformai, balstās uz kaut kādiem tātad balstās uz šīs reformas idejām. Un šīs reformas ideja bija tāda, ka daļu no izglītības tu iegūsti teorētiski, un otru daļu tu sēdi tiesā. Burtiskā veidā tu sēdi tiesā, klausies tiesas sēdes. Ja tu nepildi kādu palīga funkciju, ja tu nesēdi klāt pie prokurora un neskaties viņam gluži, vai prokurora biedri neskaties viņam gluži uz pirkstiem, tad tajā brīvajā brīdī tev ir obligāti jāiet uz tiesas sēdi un jāklausās, kas notiek tiesas sēdē, kas ir ievērojams. Tad reforma Pēterburgā un Maskavā tika ieviesta jau pēc 2 gadiem. Visur citur viņa tika novēlota vai arī vispār netika ieviesta. Tas nozīmē, ka cilvēki, kas ir beiguši Maskavas un Pēterburgas universitāti, viņi zina, kā tam ir jābūt teorētiski, un viņi zina, kā tam ir jābūt praktiski. Tātad par tiem ministriem, kas ir bijuši ar šādu izglītību, mēs varam droši teikt, ka viņi saprata, ko viņi runā. Nu, un tad kāpēc tas viss ir vispār svarīgi? Normatīvais pamats, kā jau teica, 18. gada 6. decembra pagaida nolikums par Latvijas tiesām tiesāšanās kārtību. Ko tad viņš realitātē paredzēja? Viņš paredzēja, ka mēs pārņemam ko? Mēs paņemam Aleksandra otrā tiesu reformu, tas ir 864. gada tiesu iekārtas nolikumu, kas vēlāk tika tiesu sistēmā tiesu iekārtas likums saucās. Tas ir tāds smalki nosaukums. Bet patiesībā mēs runājam par 864. gada nolikumu ar grozījumiem. Tad ir civilās tiesvedības nolikums, kas pēc tam smalki tiek saukt par civil procesa likumu, lai gan ir attiecīgi šo te nolikumu turpinājums un ar grozījumiem, un arī kriminālās tiesvedības nolikums, kas atkal ir, pēc tam ir izmantots viss cauri līdz 40. gadam, ir izmantots šie te dokumenti. Kas ir interesanti, viņos savukārt ir atsauce uz 802. gada manifestu, kas ir pieņemts vēl Aleksandra I laikā, un tas pārēdz, ka tieslietu ministrs ir arī ģenerāla prokurors. Un viņš arī pasaka, ka daļa no tātad tieslietu ministrs iekšā ir valdībā, tātad tā ir valsts pārvaldes daļa, lai gan attiecībā uz tieslietu ministru viņa vienīgā funkcija ir nodarboties tikai ar tiesām. Tā ir tā diskusija par vietu prokuratūrā faktiski izriet vēl no Aleksandra I laika risinājumiem, proti esot monarham, neesot īsti parlamentārai valstī, neesot vēl, kā sakot, īsti iedīgļiem, tad visa diskusija nāk no turienes kādā veidā, kas ir izsināta. Kas ir vēl interesantākais, ir arī izrādās Pētera I laika dokuments attiecās, jo arī uz viņu atsaucās šie te dokumenti, un kas tas ir par ukazu? Tas nodibina, ka Krievijas impērijā ir tāda lieta kā ģenerālprokurors, un viņš ir tā ķeizariskā acs, kuram ir jārūpējās par likumību, par uzraudzību, par visu pārējo. Tas, ka viņam pēc tam būs, tas, ka prokuratūra būs, ka tur būs jāveic apsūdzības, vēl kaut ko, tas viss nav ierakstīts. Tā likumība nāk vēl no Pētera I laikiem. Nu, un lai tā saprastu, kāpēc tas viss ir tā noticies, tad, kad bija 50 gadu jubileja 1914. gadā, tad visiem tika izsniegti tādi ordenīši, sevišķi tiesu sistēmas darbiniekiem, un, lai, kā sakot, visi sevi pašslavina, kādā veidā mēs tā ieviešam reformu. Lai gan pēc būtības, ja mēs runājam par Baltiju un konkrēti par Latviju, tad viena daļa Vicebskas gubernijā patiešām kaut ko mēģināja tur ieviest, mazā daļā. Savukārt, kas attiecās uz pārējo republiku, pārējo šā brīža teritoriju, tad tā ir ieviesta ar ļoti lielu novēlošanos, un daļā, piemēram, attiecībā, kas bija paredzēts reformās, ka būs atsevišķi sodu likumi, tie, kā paši laika biedri liecināja, sodu likumam normas, neviens pat nezināja, kā īsti piemērot, jo prakses nebija. Faktiski Latvijas Republika izlēmjot, ka viņi sekos līdzi impēriskajiem risinājumiem, viņi faktiski paņēma normatīvo teorētisko modeli, pārlika uz Latvijas Republiku, un tad, kā sakot, kas rakstīs, tas arī dara. Vai viņi to saprata, kas tur ir jābūt, vai viņi pārņēma praksi, visticamāk, ka ne, tāpēc, ka labākajā gadījumā, ja vispār bija kādam pieejami normatīvie akti. Tālāk 19. gadā saprata, ka šī izvēle faktiski ir neizbēgama, ir kara situācija, ir valstiskuma apdraudējums un pārņemti ir visi
likumu par visu iepriekšējo Krievijas likumu par tik par cik ar atrunu. Un ar šo tad arī strādāja kurš, tā skaitā strādāja ģenerālprokurors. Proti, viņam bija jāveido kodifikācijas nodaļa. Kodifikācijas nodaļas galva bija vienu brīdi arī pats ģenerālprokurors tieslietu ministrs Baldēns Fondis Tērlo. Un tātad attiecīgi šis ir tā daļa, kas, lai nodrošinātu tiesas, lai nodrošinātu parasto pilsonu, vēl kā zināt, ko piemērot, tad kādam bija jāskrien pakaļ normatīviem aktiem, jāsaka, kas tad pie mums ir spēkā. Jo atkal normatīvu aktu pieejamība nebija reāli nodrošināta iepriekš, un tā bija palikusi par tādu tieslietu ministrijas, tad jājautā, vai tā ir prokuratūras funkcija, vai tā ir tieslietu ministrijas funkcija. Tas nav atbildēts. Un, protams, nāca satversmes sapulce ar Latvijas Republikas satversmi. Tad, kad zinātniekam, protams, ir pilnīgi skaidrs, ja kaut kas nav minēts, tad tam ir jēga. Un kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka pagaidu nolikumā par Latvijas tiesām un tiesāšanās kārtību un apspriežot, viņi bija doma par to, ka prokurorus, un toreiz bija noteikti, ka prokurors apstiprina Tautas padomi. Un bija doma, ka tas arī paliks, un ka tikai jautājums bija par miertiesām, vai tur būs vai tur būs vēlēšanas, vai nebūs vēlēšanas. Bet pēkšņi lemjot satversmē, prokuratūra pazuda. Prokurori pazuda. Palika tikai tiesneši, kurus apstiprina. Tas neradīja nekādu problēmu līdz zināmam brīdim. Tad par to visu redzošo aci. Acīm redzot, ne jau man būtu jums jāstāsta, bet prokurors, sevišķi ģenerāla prokurora amata kurpēs iestājies, viņam parasti saka, kā jūs to neredzējāt, kā tad jūs to nezināt, jūs taču par to visu esat atbildīgs. Un tas no kurienes nāk, tas ir arhetips, tas ir ievērojot to, ka no 18. gadsimta visiem ir stāstīts, kā tā ir ķeizariskā acs, kā tas ir jābūt. Apskatoties parlamentā esošās diskusijas, kas ir no 18. gada līdz 40. gadam, prokuroru, tieslietu ministru, kas nāk uz kaut vai runā tikai par budžetu, regulāri lamā par to, ko viņi nezin, kā viņš ar savu aci redz kaut ko vienu un uz kaut ko citu, piemēram, pieverāsi. Tas ir, tur tā sakot, ir milzīgas diskusijas par to, kas ir bijis. Un kas tad visredzīgajā acī ir jādara? Tas ir milzīgs saraksts, vienkārši to varētu turpināt, sākot no tā, ka likuma iedarbības un uzraudzības nodrošināšana, kas vēl bija Pētera pirmā laikā, proti, lai pārbaudītu, ka likums nestāv uz galda, ka likums reāli darbojās. Tad likumības uzraudzība, proti, ja kaut kāds ir atnācis ziņojums, jeb krieviski donos, tad kādam ir jārēģē. Un galvenā atruna bija tāda, ka labāk pateikt imperatoram, nevis nepateikt, pat ja tas ir nepaties. Jo svarīgi ir nodrošināties pret kaut ko nelikumīgu, nevis domāt par to, vai tas kādam nodarīs kaitējumu. Un no tā arī izriet tas, ka prokuratūras uzdevums ir rīkoties pareizi, likumīgi, bet tad, kad viņiem šķiet, ka ir pamats rīkoties. Nevis izvērtēt visu līdz galam, jo šādā brīdī varētu zaudēt arī to ievērot. Tas viss nāk vēl no 18. gadsimta. Protams, informēšana augstāko varu, kas šobrīd ir pārgājusi uz informēšanu parlamentam un ko savā laikā no 18. līdz 40. gadam Saeima ministru kabinets ir stipri pieprasījuši. Parasti ir norādījis, ka ir notikušas pieņemšanas, piemēram, pie tieslietu ministra, pie ministru prezidenta, ja viņš pēkšņi kļuva, piemēram, par tieslietu ministru aizvietojot. Tad pie viņa nāca, un tad tā bija ziņās parādīts slējās, ka viņš atskaitās. Kas ir interesanti, reformām tika ieviesta nepieciešamība attiecīgi tieslietu ministriem arī prokuratūrai raudzīties uz to, lai tiek nodrošināta tiesību pieejamība, tā skaitā tiesu prakses pieejamība. Un savā ziņā vēl arī kontrolēt, kā tas izpaužas. Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka, piemēram, un kā juristiem mums ir arī svarīgi, kas radās? Pēkšņi parādījās tiesības katram preses izdevumam publicēt ziņas no tiesas sēžu zāles. Un atkarībā no tā, vai jums bija juridiskais redaktors vai nebija juridiskais redaktors, jūs drīkstējat vai nu tikai atreferēt precīzi, kas tur ir teikts, un secinājumos, ja jums bija juridiskais redaktors, juridiskā nodaļa, tad jūs drīkstējāt iesaistīties diskusijās un atspoguļot kaut ko vairāk no tiesas sēdes. Jo, ja jums šī zināšana nav,
Tad jūs varētu maldināt par to attiecīgos. Jāteic tā, ka, manuprāt, šie te vēl Aleksandra II risinājumi, manuprāt, ir visai labi. Ja tas paskaidro, kāpēc juridiskie izdevumi ir vajadzīgi, kāpēc juridiskiem jautājumiem žurnālistus ir jātur un kāpēc juristi ir jāpiesaista izdevumiem. Nevis jāizvērš diskusija par jautājumiem, kurus iespējams neviens arī nesaprot. Bet tas ir tāds, kas ar reformu ievieš jaunu lietu, ka prokuroram ir jāceļ apsūdzība, un viņam ir jābūt arī, viņam ir arī tajās lietās, ja runā par civilu procesu, viņam ir faktiski jātēlo otra puse, proti jānodrošina sacīksts. Piemēram, ja ir notiek juridiskā fakta konstatēšana, lai tā nav tā, ka kāds no sevis nāk un apgalvo, un tiesnesim faktiski jābūt tam otrajam, kas nodrošina sacīksts, proti pārbauda, kas tur ir, tad prokurors iestājās, un viņš tā kā nodrošina to līdzsvaru, proti reālo sacīksti arī civilu procesu. No šī mēs esam atteikušies, arī, tā faktiski no prokurora iesaistas ļoti ir mazinājis, bet viņš arī Latvijas Republikā līdz 40. gadam zināmā mērā pastāvēja. Kas ir arī loģiski, jo tad tādā gadījumā nav tā, ka kaut ko atzīs, un tad, kā sakot, kurš ir vainīgs, tiesnesis vai jo viņš nav pārbaudījis. Jo tā ir, jo mēs runājam par procesu, tad viņam ir jābūt reāli sacīksts. Un tad tā ir arī tas, kā īstenots. Protams, ir arī normatīvo aktu, kā jau es minēju, pieejamības nodrošināšana, tā skaitā, kas tad ņemot vērā, ka tieslietu ministrs bija atbildīgs arī par sistēmas saskaņotību un ņemot vērā, ka bija pārņemti Krievijas impērijas dokumenti, tad bija jāpārbauda, cik katrs priekšlikums ir atbilstai sistēmai, jo kādam bija tās grāmatas jāceļ augšā un jāpārbauda, vai tajos daudzajos grozījumos, vai tas viss pār ieskicēsies. Kas ir interesanti varbūt attiecībā uz mūsdienām? Jūs esat dzirdējuši, ka kurā lasījumā drīkst ko iesniegt. Jāteic, tas viss nāk no tiem laikiem. Kāpēc? Vienkārši kodifikācijas nodaļai, kas sākumā bija tieslietu ministriem, pēc tam pārcēlās uz Saimu, tur personiski apsvērumi, kas tur bija nevis tāpēc, ka kaut kas mainījās izpratne par šo te funkcijas piederību. Bija kapacitātes trūkums un bija instrukcijā noteikts, ka pēc otrā lasījuma viņiem ir jāsniedz atzinums. Tieši tāpēc otrais lasījums ir izveidojies kā tāds priekšstats, ka tur var iesniegt. Pēc būtības tā tas nav, reālā faktiskā situācija ir tāda, ka var sniegt, kad vien grib, nav juridiskās doktrīnas, ka nevar kaut ko sniegt. Ir pagātnes vēstures fakts, ka gluži vienkārši nav iespējams izskraidīt līdz visiem grozījumiem mazam departamentam ar pieticīgu finansējumu. Kontroli par īslaicīgās aizturēšanas vietām un ieslodzījuma vietām. Tā ir bijusi vēl viena funkcija, kas ir jāveic prokuroriem, un pati svarīgākā lieta. Prokurori to veids nesot institucionālai ieslodzījuma vietu un īslaicīgo aizturēšanas vietu padotību, jo kāda tu citādā kontrolēsi. Ja tavā milzīgajā sistēmā tev ir padot vēl cietumu un attiecīgi cita veida pārmācības nami un kas tur vēl, tad kā tu, ja viens aiztur, tad tu, protams, vari painteresēties, kas tajā otrajā sistēmā darbojas. Bet ja tas ir viss zem tevis, tad ir pilnīgi skaidrs, ka tu par to neinteresēsies. Tāpēc bija tā nošķirtība un tāpēc tieslietu ministram par to nav bijis jāatbild. Par to ir bijis jāatbild. Savulaik pašā sākumā bija jāatbild policijas ministrijai, un pēc būtības policijas ministrija ir tas, ko mēs šobrīd saucam iekšlietu ministriju, lai kad iekšlietu ministrija pēc tā laika būtu viss tas, ko saprotu šobrīd. Ekonomika, tirdzniecība, labklājība, jo tās jau ir reālās iekšlietas. Iekšlietas nav policija. Līdz ar to, kāpēc tieslietu ministrija nodarbojas šobrīd ar ieslodzījuma vietu pārvaldu, to mēs, kā sakot, varam uzdot tikai jautājumu. Par to visu redzošo aci, kā jau arī norādīja Kalnīkungs, izvēles ir bijušas dažādas. Tad, kad izveidoja Latvijas Republiku, mēs izvēlējāmies, ka tieslietu ministrs ir ģenerāla prokurors. Tad, kad augstākā padome izšķīrās pieņemt lēmumu par prokuroru uzraudzību, tad tieslietu ministra un ģenerāla prokurora amats ir nodalīts. Problēma ir tāda, nevis tik daudz par pašu, kur atrodas prokuratūra un kāda ir viņas sistēmiskā vieta, bet jautājums ir par funkciju sadalījumu. Minēšu dažus piemērus. Piemēram, ģenerāla prokuroram ir tiesības iesniegt
prasību Satversmes tiesā, savukārt Tieslietu ministram nav. Nu, tad man ir jautājums, kāpēc valsts pārvaldes iekārtas koncepcijā un vēlākos citos likumos ir rakstīts, ka kaut kas Tieslietu ministrijai ir jāziņo par neatbilstībām. Tieši kas man būtu ar to jādara? Un to es saku reāli, jo tad, kad man par to bijis jāatbild Tieslietu ministrijai, es nesapratu. Nu, man ir jāiet uz prokuratūru, jālūdz ģenerāla prokuroram ierosināt kādu lietu, vai varbūt lai viņš izsaka brīdinājumu, vai vēl kaut kas. Nu, tā ir tas, ko, un, protams, kā aizsaukt no Egila Levita. Jo Egils Levits tieši šo koncepciju rakstīja, viņš ierakstīja šādu neatbilstību, bet prokuratūra tur neparādās. Bet, nu, tas ir, kā sakot, un ja mēs paskatāmies Tieslietu ministru iesniegt konstitucionālo prasību, tad viņiem tāda nav. Jo viņš ir daļa no ministru kabineta, kamēr tu aizies līdz ministru kabinetam, nu tad, kā sakot, iespējams, ka kādi kolēģi nevēlēsies, lai par viņiem iesniedz Tieslietu ministrs ar ministru kabineta vārdu, ka viņi kaut ko dara nepareizi. Nu, tas ir vēl viens. Par likumības uzraudzību. Tā ir atkal jaunākā lieta. Ir tāds tiesības sargs. Viņš raugās pāri visam, kā tur labas pārvaldība, ievērojumi, kā tur kas ir dara vai kaut kas neatbilst. Jautājums, kāda ir viņa metodas, ko viņš ar to var darīt? Protams, viņš var vērsties konstitucionālā tiesa, bet par pašu labu pārvaldību viņš reāli neko nevar izdarīt. Par to var izdarīt ģenerāla prokurors. Par to var izdarīt prokurors. Izteikt brīdinājumu, ka kāds, piemēram, neatbild uz iesniegumu. Regulāri, pastāvīgi, neizpilda likumu. Šie, kas sakot, tie tikai daži jautājumi, par ko tad nav bijusi nekāda diskusija. Ko dara Tieslietu ministrija un kāda ir viņas loma? Ko dara prokuratūra? Nu, ir pilnīgi skaidrs, viņai pietiekama skaidra daļa, bet jautājums ir, nu, attiecībā uz citu, kā dalījums jau nav noticis, ir nodalīti amati, bet nav nodalītas sistēmas un nav nodalītas funkcijas, nav pat veikts funkciju audits. Par to, ka ievērojot to, ka Tieslietu ministrs un ģenerāla prokurora vietas izpildītājs arī pastāstīja kuriozu, nu pat kas ir no jaunākiem laikiem, kas notiek tad, ja Tieslietu ministrs ir ģenerāla prokurors, proti, ka nu, tu iejūties, piemēram, tu ej uz konstitucionālo tiesu un tev ir kaut kā jāargumentē par lietu, par kuru tu pats esi atbildīgs. Proti, tu esi parakstījies par normatīvo aktu, nu, kā Tieslietu ministrs. Bet arī karikatūras skats bija arī, nu, jāsaka, radās par visai cienījamu personu, Voldemāru Zāmuelu, kas, un šeit ir norāda, kas savulaik bija zemkopības ministrs Zivkrīta Alnemierovics valdībā un vēlāk kļuva par ministru prezidentu un Tieslietu ministru. Kur ir problēma? Problēma ir tāda, ka viņš kā zemkopības ministrs nebija apstiprinājis izsoles rezultātus mežam. Rezultātā, kā apgalvoja Arvids Bergs savā vienā no izdevumiem, un kā arī domāja izmeklēšanas tiesneses, ka ir nodarīts valstī zaudējumi tā uz 6 miljoniem. Rezultātā bijušo zemkopības ministru, tagadējo Tieslietu ministru, arī ministru prezidentu sauc kā liecinieku un pratina viņu, un tad Arvids Bergs jautāja, sakiet, lūdzu, vai jūs Voldemāru Zāmuelu informēsiet ministru prezidentu Voldemāru Zāmuelu par nepieciešamību kaut ko darīt ar Tieslietu ministru Voldemāru Zāmuelu. Jo ir jautājums, vai Voldemārs Zāmuels kā Tieslietu ministrs nekavē savus padotos prokurorus veikt atbilstošas darbības, proti celt viņam apsūdzību, nu, un tad tāda attiecīga diskusija. Nu, jāsaka, ka Voldemārs Zāmuels, protams, ir cienījama persona, ir bijis gan senators, gan senāta virsprokurors, gan Latvijas kara virsties priekšsēdētājs, vērnāts advokāts. Viņš ir arī bijis Satversmes sapulcē, valsts prezidenta kandidāts otrajās vēlēšanās. Bet, nu, kā sakot, viņam šādi ķēze radās. Nu, un tad, kā sakot, lai būtu pielikt pavisam sāli, tad Vilhelms Kromiņš, kas ir arī Latvijas Republikas ģerboņa autors, acīm redzot vienīgais, kas varēja atļauties, nebaidoties par to, ka viņam varētu policija uzlikt kādu štrāfi par šādu te karikatūru, uztaisīja Voldemāru Zāmuelu, kas ir atradis adrešu galdā Voldemāra Zāmuela adresi un ieradies pie Voldemāra Zāmuela, lai iztaujātu jautājumus par šo jautājumu. Nu, kā sakot, lai pavisam, tad, kad šis milzīgais, tad, kad šis jautājums parādies, tad kāds risinājums izdomāja? Voldemārs Zāmuels izdomāja, ka viņš varētu nodalīt ģenerāla prokurora pienākumus un uzticēt to iekšlietu ministram, uz ko pamatoti Arvids Bergs teica, ka tā gan nevarot darīt, jo tas pieder pie tieslietu ministra amata. Līdz ar to, kā sakot, diskusijas bija ļoti augstas. Nu, tad, kad pavisam negāja labi, tad
Arvids Bergs izvelk ārā, kā sakot, vēl vienu kārtu un teica, ka visi cita starpā, kā tāds Voldemārs Zāmols visiem var moralizēt, jo viņš taču ir persona, kas, pat, kā sakot, būdams zemkopības ministrs, ir noslēdzis vienošanos ar sevi, kā tātad pārstāvi zemkopības ministram, un tagad ir noķerts tiesā, un tiesa viņam ir aizrādījis, ka ir neētiski būt par pretējās puses pārstāvi. Līdz ar to ir nosūtījusi lūgumu ierosināt disciplināru lietu pret Voldemāru Zāmolu par to, ka viņš rīkojas neētiski. Bet, protams, ņemot vērā, ka viņš ir tieslietu ministra prezidents, šis jautājums tika apturēts un neskatīts. Kā sakot, jāteic tā, ka ja jums šķiet, ka šobrīd ir problēmas un ir sarežģīti, tad tajā laikā bija vēl sarežģītāk. Jo par šo vēl kādam bija arī viedoklis presē un pamatots viedoklis, jums vajadzēja arī kaut kā atspēkoties. Bet Voldemārs Zāmols bija tiešām neērta persona, jo viņš izteicās, teica, ko domāja, darīja, kā viņam šķita. Un, piemēram, Kārlis Ulmans no viņa ir dabūjis viedoklīšus gan par to, ka gāja augsto ierēģņu lietas, proti, ka bija konstatējis, ka uz vairākiem 10 miljonu ir izdarīti zaudējumi, tā skaitā noslēgti fiktīvi līgumi tā uz 500 miljonu ar neesošām firmām, tad ASV, kā sakot, Kārlis Ulmans mēģināja šo lietu kaut kā tā bremzēt un teikt, vai kā tā būs ar to de facto atzīšanu, sauca prokuroru pie sevis, viņu teica, vai tad nevajadzētu kaut ko darīt šajā lietā. Un tad, kad nonāca līdz 39. gadam, bija pērkonkrusta lieta, tad viņš tiesā teica, ka, kā sakot, Kārļa Ulmaņa režīms rada tādu bezcerību. Un par šo viņš, kā sakot, 6 mēnešus dabūja atpūsties no advokāta pienākumiem. Tas, kas varbūt ir arī svarīgākais, kas tad bija ģenerāla prokurora pilnvaras. Tā bija štata vieta noteikšana, kandidātu virzīšana, apstiprināšanai ministru kabinetā, pārcelšanas virzība arī bez amatpersonas piekrišanas. Disciplināra sodīšana daļai, jo daļa no sodīšana piekrita tiesai, atcelšanas ierosināšana, apkārtraksti un priekšraksti un atskaitāmība. Tie 3, kas ir izcelti ar sarkanu, arī radīja vislielākās pretenzijas no prokurora puses. Un šajā sakarā ir svarīgas 2 personas, Vils Holcmanis un Kārlis Kvelbergs, kas tad ir faktiski fundamentāli ietekmējuši izpratni par prokuratūru un prokuratūras neatkarības nepieciešamību. No vienas puses ir Vils Holcmanis, tieslietu ministrs, kas ir beidzis Maskavas universitāti un kas ir bijis klāt pie visiem normatīviem aktiem, ir faktiski bijis vairāk par tiesu, vairāk par prokuratūras neatkarību, bet nonākot tajā situācijā, kāds viņš pildīja likumu, un viņa ieskatā Kārlis Kvelbergs, kas bija senāta virsprokurors, vairs nederēja savam amatam, viņš uzskatīja, ka viņš vairs nedara šim te vadošajam amatam, jo virsprokurors jau nebija vienkārši prokurors, viņš ir vadītājs. Viņš uzskatīja, ka viņu vajadzētu pārcelt par senāta virsprokuroru biedru. Kvelberga kungs to uzzināja no lēmuma, viņam neviens par to neko neprasīja, viņš par to sataisīja milzīgu skandālu, jo izrādās, ka tad, kad viņš kļūst par virsprokuroru biedru, tad viņš atbildēs par administratīvajām lietām, nevis kā tagad par kriminālu lietām. Turklāt šis prokurors bija ievērojams ar to, ka viņš ir piedalījies vienā no plašākajām skandalozākajām lietām, kādas vien ir bijušas Latvijas Republikā, un viņam šķiet, ka viņš ir nopelnījis to, lai paliktu šajā amatā. Ko viņš izdarīja? Viņš uz veidlapas uzrakstīja iebildumus, nosūtīja presē, nosūtīja saviem politiskiem kolēģiem parlamentā un sataisīja skandālu. Ierodās Holcmanis un saka, ziniet, citas starpā, es drīkstu pārcelt, un viņš saka, kā jūs varat pārcelt, jo es esmu viens no tiem retiem, kur ir apstiprinājis Latvijas Tautas padomu. Viņš saka, pēc principa ir tā, ja man apstiprina parlaments, tad ir jāatceļ parlamentu. Un Holcmanis saka, nekā nebūs. Satversmes sapulce ir izlēmusi, ka prokuroru var atcelt, prokuroram nav īpaši pilnvaras. Līdz ar to es varu rosināt, un ministru kabinets var atcelt. Un ņemot vērā, kā ir nesmuki izrunājušies, tā skaitā pret ministru kabinetu, tad mēs jūs, Kvelberga kungs, arī atcelsim. Un tā viņš arī izdarīja. Pēc šī gadījuma notikās milzīga rezonanse tiesu darbiniekos, tā skaitā prokurors, kas pēkšņi attepās, ka patiešām Satversme viņus neaizsargā, ka viņus var pārcelt bez viņu piekrišanas un uz kādu pamatu, uz to pašu Aleksandra II laika
dokumentiem, atsaucoties tieši precīzi uz tām normām, kas nav bijušas grozītas, kas nav bijušas mainītas un ko uzskatīja, ka vajag saglabāt. Ka tieši, ja tiesnesim prasīja piekrišanu, tad prokurora gadījumā nē. Un prokuratūra uzskatīja to par tādu ļoti svarīgu momentu, kuru ir jālabo. Vils Holzmanis norādīja, ka lai gan viņš ar visu sirdi un dvēseli būtu par šo, bet tad būtu jāgroza satversme, vai kā minimums likumā ir jāparedz, ka parlaments apstiprina. Bet ņemot vērā, ka jau uz to brīdi parlaments bija darboties nespējīgs, tad uzskatīja to par neiespējamu un līdz ar to jautājums Kvelberga gadījumā atrisināt šādā veidā. Faktiski tātad par personālo neatkarību. Ja līdz, kamēr darbojas pagaidu nolikums līdz satversmei, bija noteikta kārtība tieslietu ministru kabinets Latvijas Tautas Padomu, lai gan praksē tiešām apstiprināja tikai dažus, tad pēc satversmes 44. pantu pieņemšanas ir palicis tikai ministru kabinets. Institucionālā neatkarība tobrīd nodrošināta par cik tieslietu ministrs ir galva, tad tā institucionālā neatkarība ir skatīta ministru kabineta ietveros. Bet tas nav prokuratūras dēļ, tas ir tieslietu ministra, kā viņam piederošās kompetences dēļ. Un jāsaka, ir tā, ka to, ka ministru kabineta funkcijas ir sadalīts atbilstoši ministru kompetencei, tad šī kompetence, kā tikai ģenerāla prokuroram piederīgā, nav pakļaut citu ministriju iejaukšanās. Līdz ar to tā it kā ir izšķirama tur. Tā pašā laikā, protams, leģitīms ir jautājums, ja šie amati ir nodalīti, tad vai un kur satversmē ir jāatrodās prokuratūrai, un vai viņi ir tieši būtu jāpiemina. Par funkcionālo neatkarību ir interesanti arī no Aleksandra otrā laika ieviestā doktrīna, ka pārliecības brīvība nodrošina ar to, ka katram prokuroram pārliecības brīvība nodrošina ar to, ka ja pastāv viedokļu atšķirība konkrētajā procesā, tad ir strīdu mehānismi. Proti, ja piemēram iestāde ierosina un uzskata, ka tur ir jābūt krimināla procesu un savukārt attiecīgi prokurors uzskata, ka ne, tad šādā gadījumā lietu atrisina, kā vienmēr būtu atrisinājusi kādu no institūcijām. Proti, izveidots vai nu tiesas un vēl kāda klātstāvoša attiecīgs tāds starpinstitucionāls vai institūcija piesaistes veidā modelis strīdu risināšanai. Vai arī otrā lieta, ja pat pēc tā atrisinājuma prokurors nepiekrīt, viņa pārliecība par likumu piemērošanu ir citādāk, tad viņu obligāti ir jāaizvieto. Jo viņam kā likuma sargam, kā juridiskās domas tādam reprezentam ir jāsaglabā sava pārliecība, sava domu kopums, tieši tāpēc viņam nekad nedrīkstētu uzspiest citu viedokli. Savukārt no viņas prasa to, ka ja viņš procesa ietveros tiek pārliecināts par pretējo, tad viņa godprāts prasa atsaukt apsūdzības rakstu, to pamatojot tiesai. Un arī tam ir loģisks sakars, pieņemot, un tā ir nāk no tās ideāla formas, kas vēl bijusi Aleksandra otrā laikā, ka ja tu piedalies procesā, tad tu piedalies reāli. Ka tu reāli uzklausi otru pusi, un ja tev viņi pārliecina, tad tavs pienākums to darīt. Protams, kā tas tika apspriests, ja cilvēks atsauc, tad vai tad viņš ir kļūdies. Bet no otras puses, tad, ja mēs pieņemam, ka prokuroram nav tiesība atsaukties un ka viņam par to seko kāda atbildība, tas nozīmētu mazināt tiesas procesa īstumu, jo tiesas procesam ir jābūt īstam, domātam ar to, ka tiesas procesā mēs noskaidrojam patiesību. Ja tam mēs neticam, tad patiešām var būt prokuroram atbildība par viņa apsūdzības rakstu, par viņa darbību konkrētajā procesā. Par autoritārisma iespaidu. Autoritārismam ir noteiktas sekas arī iespaidiem, kas ir mūsdienās. Šeit ir attēlots valsts galvam domātais speciālais krēsls, kas bija izveidots Tiesu pilī. Tiesu pilī bija ļoti daudz lietas, sākot no krēsliem, beidzot līdz kabinetiem. Tad, kad Kārlis Ulmans atnāca uz Tiesu pili, tad viņam bija jāpasniedz šis konkrētais krēsls. Bet ne tikai tas ir tas, kas ir mainījies. Normatīvo aktu hierarhiskā izpratne ir mainījusies līdz ar 34. gada 15. māju. Ja pirms tam pamatā darbojās ārējie normatīvie akti un iekšējie normatīvie akti ir drīzāk kā izņēmums, tad pēc 34. gada 15. māja arī jautājumos par prokuratūru
darbojās pamatā ministra noteikumi, ministra instrukcijas, dažādas lietas, un par to neiebilst. Tāpēc, ka tā ir tiesiskā realitāte, un to slavina un uzskata par daļu kā realitāte. Tieši tāpēc, iespējams, mūsdienās, tad, kad runa par neatkarību, mēs nezinu, kāpēc iedomājamies, ka tieslietu ministra atsevišķas personas izdotie priekšrakstī labāk nekā to, ko dara tautas priekšstāve vai ko dara kaut vai publiski tas pats ministru kabinets. Tam ir tās sekas. Par personāla neatkarību, ja pirms 34. gada prokurori viennozīmīgi uzskatīja, ka ir jābūt parlamentā apstiprinājumam, lai būtu neatkarība, un tieši runājot par to, ka ja parlamentārieši izsaka tik daudz kritikas par prokuroru, tad vai viņam būs maz kāda iespēja būt godīgam un godprātīgam, ja viņam pastāv risks, ka pēc tam šis te pats pietiekami spēcīgais tautas priekšstāvis neuzspiedīs ar dažādiem variantiem, dažādām amatpersonām, lai panāktu viņa atbrīvošanu. Ja viņam ir šis apstiprinājums, tad tā ir pietiekama publiska diskusija, tieši tā kā Kvēlberga kunga gadījumā. Ja tā nav apstiprinājuma, tad šīs diskusijas nav, tas ir faktiski iekšējais lēmums. Pēc 34. gada viss paliek labi, jo ir labs tieslietu ministrs, ir labs ģenerāla prokurors, ir labs ministru prezidents, kas vēlāk kļūst arī par valsts galvu. Tieši no turienes, tad, kad gāja runa par to, kurš tad virzīs, piemēram, ģenerāla prokuroru, kuram varētu būt tā lielā teikšana par ģenerāla prokuroru lomu 94. gadā veidojot modeli, bija runa par to, vai valsts prezidentam tas nav jādara. Šis viss nāk vēl no tā laika izpratnēm, ka valsts galva ir arī tas, kas to dara. No otras puses, protams, tam ir arī jēga, tāpēc, ka, ja tieslietu ministru izraudzījās, ja mēs atgriežamies pie Aleksandra II laikiem, tad viņu izraudzījās imperators. Tātad, ja ir imperators, tad kurš tad ir imperators? Un kuram tad ir tā teikšana par viņa atcelšanu? Jo tikai imperatora griba bija tā, kas noteica, kurš būs ģenerāla prokurors un kurš tad būs tas galvenais. Kas ir interesanti, tad līdz pat 40. gadam ir saglabājusies ģenerāla prokurora tāds augstākā vara arī pār tiesu, proti nav dominējuša augstākā tiesa, nav tādu prieksēžu. Augstākā tiesa kā tāda ir proti senatori ir līdzvērtīgi savās tiesībās, un tur ir prezidējošie senatori, un pēc būtības tā priekšsēža lieta ir vairāk domāta tām zemākajām tiesām, kur ir vajadzīga lielāka autoritārisma nekā tas jau ir nonāk augstākajā tiesā. Tas ir tās izmaiņas, kas atkal ir notikušas laika gaitā, kam pazaudējot to sākotnējo domu. Amata simboli, tam arī ir visam nozīme prokuratūras tēla veidošanā un arī saturā. Kāpēc? Tāpēc, ka tad, kad atjauno Latvijas Republiku, tad, protams, neviens neiedomājās, ka būs taču nozīmītas, būs taču galvas segas, būs taču kādam formas tērpu. Taču ne uzreiz visiem izsniedz jauno formas tērpu. Un tad ap 22. gada ne tikai tiesu sektorā, bet arī citviet, skolās, dzelzceļā, vēl kaut ko teica, tas nav labi. Viens ierodās un viņam ir it kā daļa no Latvijas Republikas, bet daļa jau ir vēl no Krievijas impērijas un vēl sazina kādiem citiem laikiem sazvejotas amatpersonu daļu. Un tad Holcmeņa laikā, Vils Holcmans vispār ar to ir arī ievērojams, ka viņš atšķirībā, piemēram, viņi bieži vien aizmirst tajā lielajā ģenerāla prokuroru klāstā, bet viņš ir tas, kas izkārtoja telpas Antonijas ielā 6, un kas ir arī ilgstošāk darbojušās telpas priekš prokuratūras un tiesas, kas faktiski, kuram pateicoties, mums ir arī bijis sodu likumi, kas rūpējās par ļoti laikmetīgu tiesu sistēmas izveidi, tieši tāpēc, ka viņam bija ļoti dziļa izpratne par to, kā ir jādarbojas. Viņš arī radīja, ka būtu jārada tērps, tas bija dots arī aprakstā, un arī apstiprināts ministru kabineta noteikumos, kā tam būtu bijis jābūt. Diemžēl no 22. līdz 26. gadam nebija naudas, un tikai Erests Bita ar savu instrukciju pateica, ka būs jāierodās uz to tiesu ar tām mantijām. Šeit pa labi ir redzams apgabala tiesas
prokurors Vihmaņkungs savā tērpā, tas bija speciāli publicējis, lai tieši visi zinātu, ka tiesā ierodoties, viņi redzēs cilvēkus dažādos tērpos, un ka viņi atpazīst citas tērpā priekšsēdi, tiesas sēdē, ar ķēdi, proti visiem nav jāstaigā ar ķēdi. Tā nav pareiza lieta. Tā ir domāts vienkārši ir kaut kāda amata ķēde, tāpēc, lai zinātu, kurš ir priekšsēdētājs, kurš ir kas, lai tu neprasītu, kas tas tāds ir. Nu, un tad, lai, kā sakot, būtu ar šo tērpu drīkstēja ierasties tikai uz tiesas sēdi. Nekur citur ierasties godos, svinībās, reprezentācijas nebija domāts. Nu, un tad šajā sakarā, kas tad mainījās? Hermaņa apsīšu laikā un autoritārismu laikā. Proti, nu, nav īsti godprātīgi, ja ierodās Kārlis Ulmans un te tāds, kā sakot, civilās drēbēs, ģenerāla prokurors ierodās un viņam dot roku. Nu, nepareizi, ja? Vajag, lai viņš taču viss būtu, bet nu tad jātaisa instrukcija izmaiņas. Un instrukcija tika iztaisīts tātad uz lieliem godiem, tā skaitā 15. māja mēs visi ierodamies attiecīgajos tērpos, un lai būtu pavisam labi, tad ieviesa arī beidzot nozīmi. Tika nozīme ieviesta arī prokuroriem ar lentu. Lentu neatrada, nezinu, kā viņi izskaties un kā viņi izmantoja, bet ir jābūt arī lentai. Nozīme ir, kā jūs redzat, te ir ielikt iekšā piemērs. Pašs sākums ir no kokārdes zīme, kas ir bijusi tiesu resorā Krievijas impērijas laikā. Proti, no vienas puses ir skuju zari, no otras puses ir ozolapu vainags, un pa vidu ir uzraksts attiecīgi likums Krievu valodā. Nu, tad kaut kāda reference uz to ir, proti ir palicis vārds likums latviešu valodā, bet ir pamatā izmantot strelnieku heraldiskais nospiedums Latvijas heraldikā, proti ir izmantots ozolapu vainags, zobens, kas reprezentē attiecīgi aizstāvību, un Kārlis Ulmans personiski atļāvis ir izmantot ģerboni šajā nozīmē. Tā ir no zelta darināta nozīme. Nezinu, cik viņi maksājas. Digitālajā bibliotekā, diemžēl, nav norādīts viss, tie autori, kas ir bijuši, acīm redzot, būs jāiejaucās un jānorāda, ka šāda lieta esot. Protams, tāda, diemžēl, kā jūs redzat, ja 39. gadā ir apstiprināts, tad attiecīgi šim te mantijam, kas bija papildināts un arī goda zīmē, ir ļoti īsts laiks, un tieši tāpēc faktiski šīs zīmes paši par sevi ir raritāte, ja viņas vispār var sastapt, tad viņas ir, retums. Par tiesu vizuālo tēlu un atspoguļojumu. Iepriekšējais ģenerāla prokurors Juris Stukāns teica, es skatos uz tām bildēm un domāju, kāpēc pie tās tiesas pierakstīt arī prokurori. Bet tieši tā to arī uztvēra. Tiesa, tātad arī prokurors, arī sekretārs. Tiesneši, tātad prokurors, arī sekretārs. Nevienam neienāca prātā tajā laikā jautāt, pie kā pieder prokuratūra. Kā viņa pieder? Viņa ir tiesu iekārtas likumos, tātad viņa nodarbojas ar tiesu. Ko tad citu viņa tur dara? Un arī Tieslietu ministrs ir pilna veida ģenerāla prokurors, un viss, kas rakstīts tiesu iekārtas likumā, tas pieder pie tiesu varas un attiecīgi pie viņa kā ģenerāla prokurora pilnvaram. Viennozīmīgi. Neviens par to nerunāja, vienkārši tā, lai varētu pilnībā redzēt, tātad šeit pirmais sēdošais ir attiecīgi Vihmaņa kungs, kas bija redzēts iepriekšējā tērpā, un te ir arī, lai parādītu publikai, kā tad izskatīsies sekretārs, jo tā ir domāta publicēta zīme, lai katrs, kas ierodos, saprast, kas tad būs ar to tauriņu, ja? Un kā tur ir jābūt. Kas ir interesanti, ja iepriekš netika regulēts, kādā kreklā un kādās kaklasētēs jāierodās, tad ar Ulmaņa laiku, tur bija tāda jābūt kārtība un visiem jābūt smuki. Un smuki nozīmē arī to, ka kungiem bija jānesa konkrētas šlipses. Proti, nedrīkstēja izvēlēties tur dažādas lietas, proti, kreklas konkrēts un konkrēta šlipse. Par dāmām nebija rakstīts, lai gan acīm redzot būtu bijis jādomā par to. Tālāk par kabinetiem. Arī šī lieta ir bieži vien piemirsta, arī tā ir simboliskā daļa. Tātad šeit mēs redzam ģenerāla prokurora kabinetu ar viņa uzgaidomo telpu un viņa darba telpu. Tā nav tikai tieslietu, tā ir ģenerāla prokurora, jo mēs runājam par tiesu pili. Tas nav valsts pārvaldes iekārtas likuma kabinets, tas ir ģenerāla prokurora kabinets. Un pa labi šeit atrodas virsprokurora kabinets, kur glabājās senatoru mantijas un viņa ķēdes un tam līdzīgi, jo viņš arī izsniedza viņas senatori. Tas tā par padotību, kurš kuram ir padots.
jautājums 100-gades diskusijai, tā kā sakot, noslēdzot, kas tad man liekas. Es nezinu, kā katrs, kurš izlasīs, visticamāk uzdos jautājumu, vai arī teiks jautājumu nav, bet tas, kas man šķiet būtu pamatoti atbildēt, jo tas palika arī neatbildēs, pateicoties Kārļa Ulmaņa veiktajam apvērsumam, faktiski nav bijis dota iespēja prokuroriem atbildēt. Kā te viņi patiešām būtu gribējuši? Vai viņiem būtu vai nebūtu satversmes aizsargātāji prokurora amatam? Vai tas ir nepieciešams viņu neatkarībai? Vai nepieciešama ir viņu apstiprināšana? Jāteic tā, ka es apjautāju speciāli Grīnhofas kundzei par to, kāda ir mainība prokuratūrai. Viņa man teica, ka mainība ir tikai tik daudz, cik, kā sakot, aiziet izdienā, aiziet godpilnā pensijā, bet principā mainība ir normāla, nav tā, ka Tieslietu ministrijā atnāk šodien, rīt jau pazudis ar visiem dokumentiem. Bet jāteic tā, ka līdz 40. gadam mainība prokuratūrā bija briesmīga. Prokurora amatā neviens negribēja būt. Darba bija daudz, maksāja maz, gribēja vēl mazāk maksāt. Piemēram, Karčevska kungs, kas viens bija no prokuroriem, viņš bija ielīdzis tādos parādos, ka Kārlim Ulmanim bija viņam parādi jāatlaiž. Viņš nevarēja apglabāt normāli savu sievu, un, diemžēl, manai korporācijai, studenšu korporācijai Gundaga, vajadzēja rīkot par saviem līdzekļiem godpilnu viņas sievas izvadīšanu, kas bija arī mūsu, kā sakot, korporācijas dibinātāji. Tas starp citu. Līdz ar to situācija bija slikta, mainība bija liela, un kāpēc bija mainība? Tāpēc, ka nebija garantiju. Tāpēc, ka nebija tāda bija ļoti vienkārši iespēja pārcelties no zvērinātā advokāta uz prokuroru, no prokurora uz tiesnesi, kas ir normāli, kad mainās šādi. Bet reizē nav nekas, kas garantētu tev, kāpēc tu atrodies šajā sistēmā. Līdz ar to tajā brīdī, ka kāds domā par ikdienas pensiju samazināšanu, vajadzētu domāt par to, kā tas pieaugs mainība. Un līdz ar to, ja parādīsies mainība, kādā veidā pagarināsies tiesas procesu izskatīšana, un vai tas ir tā vērts. Jo salīdzinājums ir ar ko? Salīdzinājums ar laiku līdz 40. gadam, ka šo garantiju nebija. Lai gan tie bija arī pēc savas statusa valsts amatpersonas ar savām iespējamām lietām, bet salīdzinot, tās bija nožēlojama alga ar nožēlojamām iespējām. Tā skaitā jāsaka tā, ka tas, ko sagaidīja no tiem prokuroriem, jau bija daudz. Viņi jau bija prominentas personas, kuriem ir jāierodās ballē, frakas, attiecīgi jāpiedalās dažādās lietās, un viņi nevarēja atļauties. Un tāpēc, piemēram, arī Karčevska kundzam šie parādi tika sekti. Un otrā lieta, protams, par prokuratūras satversmiskumu, bet nevis tādā ziņā, vai viņš ir satversmisks vai nesatversmisks, vai viņš pieder ministru kabinetam vai nav, vai kādā veidā. Bet šis jautājums ir jāatbild, jo ko izdarīs satversmes tiesa? Viņa ir uzrakstījusi tajā vienā no lietām, apskatot prokuratūru, ka 58. pantu viņi neskatīšot. Ņemot vērā, ka viņi jau ir konstatējuši, ka pieder tiesu varai, tad 58. pantu neskatīšot. Bet jautājums jau paliek tas pats, ja nodala amatus, tad vai ir nodalīts funkcijas, vai ir pietiekami skaidrs, ar ko nodarbojas Tieslietu ministrs, ar ko nodarbojas ģenerāla prokuratūra, ar ko attiecīgi visa prokuratūra kopumā, ar ko nodarbojās un kāpēc ir tiesības šādas ģenerāla prokuroram, kāpēc tās nav Tieslietu ministram, kāpēc ir nepieciešams atsevišķi visas funkcijas kādiem citām amatiem. Jo šobrīd mums ir milzīga miriāde ar Tieslietu ministriem. Miriāda ar cilvēkiem, ko mēs sagaidām, ka viņi veiks ģenerāla prokurora funkcijas, un tad, kad nonāk līdz konkrētam vienu cilvēku pratināšanai, vai jūs to esat ievērojuši, tad nav saprotams, kā viņš to varētu izdarīt. Tas ir tāds mans pieticīgais viedoklis, kā cilvēkam, kurš nav prokurors un kas ir zvērināts advokāts un ir tajā otrajā pusē. Jāsaka par zvērinātiem advokātiem. Tad, kad notika autoritārisma režīms, tad pēkšņi zvērināts advokāts saka ļoti stipri pieskatīt. Proti, varēja atbrīvot par nelojalitāti, par latviešu valodas nezināšanu un par vēl daudzām citām lietām. To varēja darīt Tieslietu ministrs, proti ģenerāla prokurors. Tas, ka es nemudinu to darīt. Tā, paldies par uzmanību. Es ļoti atvainojos par tādu, pārvilkšanu laika. Es biju solījusi uz mazāku laiku, bet izdarīju vairāk. Paldies jums vēlreiz. Ja ir kādi jautājumi, noteikti sakiet. Ja ir kādi iebildumi par pētījumu, lūdzu sūtiet vai kādu priekšlikumu arī sūtiet, jo visu var vienmēr precizēt, visu var vienmēr pilnveidot. Un ja vēl kādam ir ziņas, ko viņš labprāt dot par laiku un gribētu, lai tas noteikti iekļaus par laiku no 90. līdz 94. Es esmu atklāta jūsu priekšlikumiem. Paldies vēl.
vēlreiz par jūsu pacietību un uzmanību. Paldies, manuprāt, par ļoti interesantu prezentāciju un ceru arī pilno versijā pētījumu. Vēlreiz paldies! Paldies! Varbūt atnācies nofotogrāfēs. Varbūt var palūkt kādu nofotogrāfēt ar